Šodien šeit Eiropas Savienības parlamentā Strasbūrā bija ļoti būtiska diena Latvijai, sākās prezidentūra, un ja mēs padomājam, vai 25 gadus atpakaļ, vienu paudzi atpakaļ mēs varējām iedomāties šādu situāciju, tad vairums teiktu nē, bet tas ir noticis. Straujums kundze, Latvijas premjere, tagad prezidentūras vadītāja padomē, faktiski pateica visbūtiskākos jautājumus gan no karstiem punktiem, tas kā notikumiem Parīzē, gan arī no to, kas bija uzkrāts kā prezidējošās valsts akcenti. Bija reakcija ļoti pretrunīga, ļoti dažādi viedokļi. Arī pats minēja tos pamatpunktus, kas man liekas ārkārtīgi svarīgi prezidentūrai. Tas, kas attiec gan uz Junkera plānu ieviešanu, neizdarīt tā, lai šis plāns radītu vēl lielākas atšķirības Eiropas Savienības dzīves līmenī. Still a lot of questions about this investment plan. Mr. Juncker, and some of my main worries is that profitability-driven investment can create more disparities in European Union than it is now, and it perhaps can move a younger generation of Europeans to the most developed member states in the future. We have to be very careful on with such outcomes. Un otrs punkts, protams, kā Eiropas Savienība reaģēs uz Krievijas uzvedību Ukrainā, kā izšķiroši minot, ka ja mēs panāksim brīvu, demokrātisku Ukrainu, tas būs lielisks piemērs visiem austrumu partnerības valstīm, neizvēlēties Krievijas ceļu un tādējādi vājināsim Eiroazijas Savienību, kas vienīgais mums var radīt īstenībā drošību pret Putina agresīvajiem plāniem vidējā termiņā. To understand. Let there be no illusions. The weaker the EU is going to act, the stronger the Eurasian Union will get. And coming back to values, the millions march in Paris in solidarity against terror last weekend and Sunday showed that the European values are values for citizens, and we have to them hold very proudly and very strong also in case of situation in Ukraine, other Eastern Partnership member states, and with our relationship with Russia. Thank you very much.